Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Jūsu ekrānos šobrīd raidījums Preses klubs. Šobrīd, redzat, šajā krēslā nesēž Aivs Ceriņš, sēž es, Paula Muzikanta. Tikai šodien es viņu aizvietoju, jau rītdien viņš būs atkal ar jums kopā, bet Preses klubu formāts tāpēc nemainās. Turpināsim šodien runāt par visām aktuālajām tēmām, par ko runā visi sabiedrībā, gan mēdījos, gan arī virtuvēs visur. Nu, lūk, runāsim par ļoti daudz un, teiksim, tā smagām tēmām, runāsim par bēgļiem, runāsim par latviešiem, kas devušies ārzemēs pelnīt naudu un dodās šobrīd atpakaļ. Iespējams, varbūt tāda tendence tiks vērot arī turpmākajos gados. Un Krievijas karaspēks, kā arī Grieķija, protams, Grieķijai vakardien bija referendums, par to visu runāsim. Iespējams, arī, ja paspēsim, runāsim par jauno vilnu Sočos. Iespējams, tas tiks atcelts līdz pat oktobrim. Bet ķersimies klāt pie šīs dienas viesiem. Un man ir gods paziņot, ka pie manis šodien ir aktieris Lauris Subatnieks. Čau! Čau! Veids astroloģi Ines Davidsone. Čau! Čau! Un frizieris Pērs Bogomazovs. Sveiks! Nu, sāksim uzreiz ar pirmo tēmu. Pirms pirmās tēmas uzreiz jautājums, kā jums vasara? Jau gandrīz pusceļā esam. Kā jums šķiet? Nu, vasaras siltās dienas tikko pirmo reizi esam sagaidījuši. Kā jums patīk? Pēr? Nu kā, es lielākoties pavadu laiku tagad mazdārziņā. Bija sausums, tagad uzlīja, tā kā burvīgi ārā līst. Tad tev kā saimniekam tomēr svarīgi, lai arī uzlēst, lai visu laiku nav pašam jālēst dārs, ja? Kā reizes arī nopļāvu zāli, kura bija, kuru tā kā es tikko apgūvu vēl vienu gabaliņu klāt, lai lielāk patiesībā mazdārziņu. Es baidījos, ka viņi tagad saulē izdegs, nekas tās nebūs, būs skaists zālājs, tā kā viss kārtībā. Kā tev? Jā, laikam tā dārza laistīšana tiešām ir tāda vasaras aktualitāte. Jums ar mājās sākās rīts ar to, kad ir jāaiziet apkārt pa perimetru, jāslaistītāji, jāsaliek viss tā, lai viss ir aplaistīts. Un vakarā savukārt puķis podos ir jāsalaista, tā kā vasara pilnā sparā. Un tā kā es dzīvoju Jūrmalā, tad šajās karstajās brīvdienās man likās, kad ir kaut kāds iebrukums sācies, jo tādas rindas un tāda cilvēku masas un tik daudz riteņbraucēju un pludmalē nebija īsti, kur pat piemesties. Tas nozīmē, ka nekas nav mainījies, vēl joprojām arī Jūrmalā pludmala bija pilna pārbausta ar cilvēkiem. Pareizi, jā, ne? tas tā tiešām bija. Es dzirdēju pat, kad bija rindas uz Jūrmalu no Rīgas. Baidīšos pateikt, ka no Babītes tā pārvada augšā. Babītes pārvada, jā. Tā bija tiešām. Mašīnām, jā? Jā. Mašīnām, jā, tā kā... Svētdienā bija arī no Salkrastiem kaut kur sākot jau, es pat nezinu, man liekas, no Ādažiem līdz pat Juglai bija vienkārši pilns ar rindu. Bet es paskatījos prognozes šim mēnesim, atvainojos, Lauri, ja? Un patiesībā bija laikam tikai kaut kādas tur visā mēnesī 6 lietainas dienas. Un tad mēs varam rēķināties ar labu laiku. Lai gan tur 7 gulētājos 10. tā kā ielīst un tad runā, ka 7 nedēļas līs, nu es dikti cerēšu, kad būs saulaina vasara. Man liekas, latviešiem tiešām to sauli nedaudz vajag, tāpēc, ka tik daudz ir tie apmākušies un drūmie mēneši, ka beidzot vajag uzņemt kaut kādu saules un siltuma enerģiju. Laura, tu arī pa dārzu? Nē, es pa dārzu gan ne, tāpēc es vairāk gaidu tieši ilgstošāku silto laiku un karstu. Man patīk. Uz pludmali? Uz pludmali. Man vienalga, kur lai tikai silts. Laura, tev ir atvaļinājums tagad, jā? Tā kā sezona beigusies. Jā, man ir atvaļinājums, tāpēc es gribu siltu laiku. Pilsētā vispār gribas šādā atvaļinājuma laikā atrasties vai labāk kaut kur pie dabas? Man liekas, Protams, ka pie dabas un pilsētā. Labi, ķersimies pie pirmās tēmas. Mēs par tādu pozitīvu iesākām tagad tādu nedaudz tā nosacīti. Kā jums vispār šķiet? Latvija tagad uzņems 250 bēgļus. Jūs esat par vai pret? Viedokļi ir ļoti dažādi. Izstāstīšu īsumā, ka koalīcijas partija sēdē Vienotība un Zaļo un Zemnieku. Partija atbalstīja 250 bēgļu uzņemšanu, savukārt Nacionālā apvienība ir pret, sakot, ka ja viņi būs, tad šiem bēgļu bērniem jāmācās Latvijas skolās, latviešu valodā un tā tālāk. Un rodas jautājums, vai kā tas mūs ietekmēs? Kā jums šķiet, kā tas jūs ietekmēs, Pēr? Man ir, es nodzīvoju 2 gadus Amsterdamā, un patiesībā jau Nīderlanda bija tā, kas ir ļoti daudz uzņēmuši bēgļus, teiksim, marokāņus un dažādus. Un man absolūti nav aizspriedums pret šiem cilvēkiem, bet kas mani varētu biedēt šajā lietā, pat nebiedēt, bet, redzēt, kā bieži vien, teiksim, cilvēkiem, kas nāk no maz attīstītākām valstīm,
ka viņiem ir tendence sev neapjaušot, radīt apkārt tieši tādas pašas apstākļus, kādos viņi ir bijuši un pieraduši. Un tāpēc arī tiem pašiem marokāņiem, piemēram, kad viņi aizmuguši no Marokas, kur viņiem nebija labi, bet viņi visu dara, lai radītu tieši tādu pašu vidi, kāda bijusi Marokā. Lai arī Nīderlandē nebūtu labi viņiem. Lai arī Nīderlandē nebūtu labi viņiem, un līdz ar to traucē arī apkārtējiem. Tas man, ja varētu, bet tai pašā atkal pretēji, un visbiežāk jau tas ir ar to, ka saceļ mošejas un aiziet paralēli visu reliģiju un tā tālāk. Un arī pret to man nav aizspriedumi, pret musulmaņiem man nav aizspriedumi, bet man biedē varbūt tas, kad redzēt cilvēks jau tik ātri nemainās, varbūt viņu mazbērni, teiksim, varbūt jau dzīvo savādāku dzīvi, un ja varētu izdomāt, teiksim, kā viņus socializēt šos cilvēkus un kādā veidā viņus ievest sabiedrībā un integrēt arī visā, varbūt arī par tām latviešu skolām nav sliktākā doma kā tāda. Jā, kā reiz arī Pabriks ir minējis, ka, kad ir jāskatās un jābūt garantijai, ka varēs šos bēgļus pilnībā integrēt latviešu vidē un ka viņam rodas šaubas nedaudz. Pirmkārt, uz cik ilgu laiku viņi atbrauc? Uz 1 gadu, uz 2 gadiem, uz 3, uz cik un kā tas viss varētu attīstīties. Kā tev šķiet, vai viņi spētu integrēties Latvijas vidē un vai tu vispār esi par to, ka vajadzētu Latvijā pieņemt? Es šajā sakarā esmu tīri ļoti personīgi apsvērusi tādu domu, lasot informāciju, kad meklē tā kā viesas ģimenes bērniem no Ukrainas uz kādu laiku, lai viņi varētu tā kā atgūties un tā. Un es tieši domāju par to, cik tas būtu reāli un kā tas īstenībā tā kā dzīvē izskatītos un tā kā pieņemt ģimenē un tā kā stāstīt kaut ko par mūsu kultūru un vērtībām un tādu ģimenes dzīvi un to, un arī tā kā iegūt to viņu pieredzi un tādējādi. Es uzskatu, ka no vienas puses bagātinās mūsu zināšanas un mūsu tā kā saprašanas par to, kā domā citi cilvēki, un no otras puses, kas būtu, teiksim, manuprāt, tieši vērtīgi bērniem, lai tādām plašākam pasaules redzējumam. Un no otras puses atkal tas mums mācītu tomēr drusciņ tādu toleranci un tā kā, arī cienīt un ņemt vērā. Bet, protams, es piekrītu visiem tiem argumentiem, ko Pērs minēja. Jo, ir atšķirība, no kurienes nāk šie bēgļi, jo tā būtu Ukraina, viņa jau patiesībā mentāli ir pazīstama un zinām mums un tuvāk, bet atkarībā vienkārši cik ir atšķirīgi. Šis ir viens no tiem iemesliem un argumentiem pret, kas saka, priekš kā mums vajag no Āfrikas ņemt bēgļus, ja mums tepat blakus no Ukrainas būtu jāparūpējās par cilvēkiem, jo šis tieši raksts un šis lēmums ir par Āfrikas, par tālajiem, teiksim, bēgļiem, kas ir reliģiskie, etniskie un, ja nemaldos, kultūras. Laura, kā tev šķiet? Jā, bet jau tādā, mēs esam Eiropas Savienībā, mums kaut kādā savienībā mēs esam iestājušies, un tad tie noteikumi attiecās uz visām dalību valstīm, protams, un ja ir tā problēma, ka tur, nezinu, cik viņi tur gandrīz katru dienu tur kuģi brauc iekšā. Uz Grieķiju, jā. Tā viņi jāsadala kaut kā ir. No vienas puses, nezinu. Man bija pieredze, ka man ir jautājuši, vai es nevēlos paņemt par mācekli. Man Juris Cālīts jautāja, viņam arī tur bija kādi, es neatceros no kuras valsts, bet kādi tumšādaini cilvēki tie bija, un es biju mieru paņemt viņus apmācīt arī frizēru operācijā, frizēru profesijā, es atvainojos. Par to jau neiet runa, teiksim tā, kad tie cilvēki varētu būt kaut kādā ziņā slikti vai vēl kaut kā, jā, bet vēl pie tam, cik bija skaits, 250 cilvēki, pagaidām es nedomāju, ka, teiksim, uz Latvijas iedzīvotāju skaitu tas kaut ko mainīs. Ja tas ietu pa kaut kādiem 1000 vairākiem, ja, tad un vienā tādā iebraukumā, ja, tas varētu būt diezgan traki, bet ja sāka 250, es nedomāju, ka tā būs liela problēma, bet tai pašā laikā tomēr varas iestādēm būtu jādomā tieši par to integrāciju un kādā veidā vispār sākt šo sadarbību un kādā veidā integrēt tos cilvēkus. Ir izskanējis viedoklis arī, pieņemsim, ka ar bēgļiem iespējams tikt importēts terorisms un noziedzība. Es domāju, ka tā tas tiešām varētu būt, jo kaut kā priekšstatos daudziem cilvēkiem liekas, ja tu ir cita ādas krāsa, ja tu esi no citas kaut kādas kultūras, automātiski tu iespējams esi vairāk reliģios un šajā te kultūrā nespētu integrēties. Kā jums šķiet, vai tik galēji kaut kāds šāds iznākums vai rezultāts arī varētu būt, ja viņi, teiksim, būtu Latvijā?
Varbūt viens no 250 būs ar tādiem radikāliem. Pietiek jau ar vienu teorētiski, jau daudz nemaz nevajag. Kā jums šķiet, vai tā mentalitāte viņa tik ļoti atšķirās un vai viņi tik ļoti mēģinātu uzspiest to savu arī šeit Latvijā? Es ļoti baidos, kad varētu kāds vienam teroristam varētu būt mērķis Latvija. Un tieši kāpēc viņam būtu šeit jāuzdarbojās un tieši kāpēc. Es domāju, ka tāpat jau arī Latvijā var atrast cilvēks, kuri ir varbūt etniskie latvieši, kuri varētu arī radīt šādas terorisma bandas un cīnīties par kaut ko. Jā, ar tādiem radikāliem uzskatiem. Kā Ines tev šķiet? Man šķiet, ka tādas, ja mēs runājam par paaudzēm un pēctecību un tām vērtībām, tad būtu labi, ja mēs redzētu tās citas pieredzes un, teiksim, uz ielām mēs redzētu tos cilvēkus un tas mums nešķistu dīvaini un jocīgi, bet no otras puses es arī esmu pārliecināta, ka viņi daudz vairāk uzstās uz to savām tiesībām, pienākumiem, kā jau visas pasaules pieredzē dažādās vietās, kur ir kaut kādi mazākumi, tie parasti ir lielāk uzstājīgi par savām tiesībām un līdz ar ko cik latvieši būs spējīgi izkopt atkal savas vērtības. Jo jautājums jau šajā gadījumā ir, vai mums pietiek mūsu vērtību, mūsu tradīciju, mūsu visu to stabilo pamatu, kurus mēs varam palīdzēt viņiem iepazīt un bagātināt caur viņu pieredzi paši sevi. Jā, teiksim, arī izskan tādas bažas, ka viņi, kā tu arī iepriekš minēji, ka viņi atbrauks, viņiem būs tā viena savu komunu, viņi skaļi ir iestāsies par savām tiesībām, un tad vairs īsti nevarēs ar viņiem neko, tad jau īsti tā kā prettiesiski būs kaut ko viņiem aizliegt, un viņi cīnīsies ar vien vairāk par savām cilvēktiesībām. Kā jūs domājat, vai tāds scenārijs arī varētu būt šajā te kontekstā? Bet es priecātos, ja viņi tā kā bērni iet latviešu skolās, jo tas dot arī tā kā latviešu bērniem uzreiz jau tādu pieredzi, ne tikai viedokļus un vecāku tā kā spriedums par to situāciju, bet arī viņu personīgo pieredzi. Es domāju, tur, teiksim, tāds jautājums arī ir par to, cik ilgu laiku viņi brauc, jo viņiem tās termiņa atļaujas iespējams ir uz pāris gadiem, vai ja viņi, pieņemsim, ir tikai uz pāris gadiem Latvijā, arī tad viņiem vajadzētu automātiski mācīties tikai latviešu valodā, vai varbūt, ja viņi, respektīvi, varbūt termiņu kaut kāds ierobežojums, ja būtu uz daudziem gadiem, tad latviešu, ja varbūt uz 1 gadu, tad, pieņemsim, viņiem atļauj mazākumtautību. Kā jūs domājat, Lauri? Es domāju, ka lielākajai daļai viņu Latvija varbūt nešķiet pievilcīgākā, kur ilgstoši dzīvot. Tās nav tās sociālās garantijas, tepat tās netāli Zviedrija, kur ļoti eleganti viņi varētu. Es domāju, viņiem plāns arī, ja viņi nokļūst šeit, ka viņi gribētu ilgtermiņā domājot kaut kur pārvākties uz kādu Norvēģiju, Zviedriju. Jā, tik tiešām tas arī bija viens no argumentiem, ka patiesībā runā arī par to, ka bēgļi nemaz īsti nevēlas Latviju izvēlēties kā galamērķi, jo pabalsts ir tik maz salīdzinājumā ar Skandināvu valstīm, ka viņi šeit pat tā, ļoti, ja nekur citur nebūs. Ja galīgi. Bet, ziniet, arī nevar jau zināt, pie kā viņi tur ir pieraduši, kas viņiem skatās laba dzīve, jo es zinu, kad es biju ciemos pie saviem turīgiem radiem Dubajā, kur mājkalpotāja pelnīja, ja nemaldos, 200 eiro mēnesī, apkopjot 4000 kvadrātmetru māju vienīgā, kas darīja visu. Un viņai bija tikai mēnesī atvaļinājums, ko apmaksāja tā kā saimnieki, arī tos paši 200 eiro. Un viņai tas bija daudz vairāk nekā viņas valstī, jo viņa varēja ar to naudu pabarot to ģimeni, kas dzīvoja tur. Kā jums šķiet, vai viņi būs tādi kā melnstrādnieki latviešiem iespējams? Tā varētu būt, Ines? Ņemot vērā situāciju ārpus Rīgas laukos, tad cilvēkiem tiešām reāli trūks darba spēku un reāli tiešām vajag cilvēks, kas iet un palīdz un dara. Tas ir jautājums par to cilvēku attieksmi, cik viņi šeit uzskatīs, ka viņi ir privileģēti ar to, ka viņi ir pieņemti un cik viņiem šķitīs, ka viņiem viss vienkārši pienākās. Daudz ir teikuši arī patiesībā, ka viņiem tāda mentalitāte, ka viņi patiesībā diezgan slinki, ka viņi nemaz negribētu strādāt. Viņiem ir savs pabalsts, ko viņiem valsts dod, pieņemsim, ja viņi atbrauc Latviju, ka viņi nemaz tā darbu īpaši nemaz negribētu meklēt. Man ar tā šķiet, ka viņi vairāk tāda lielākā daļa uz pabalstiem gribētu dzīvot vairāk. Es nevaru iedomāties, ka kaut kur... Tāpat kā latvieši īrijā arī, piemēram. Ja? Arī tieši tas pats. Viņi arī tur lielāko daļu dzīvo uz pabalstiem.
Iesim pie nākamās tēmas, jo Jā, mēs sociālā principā garā. esam uz šādas te nots, kur arī mēs runājam par latviešiem. Tu arī iepriekš minēji, ka ir daudz brīva darba laukos. Principā šobrīd trūkst darba rokas. Kur tad tie mūsu latvieši, kāpēc viņi nedodas atpakaļ? Tad re, kur viņiem darbs ir, visi saka, darba nav. Lūk, bet pēdējais, kas izskanējis, ir televīzijā, ka tautieši no Lielbritānijas brauc tagad uz atvaļinājumu, uz Latviju atpūsties, un šajā atvaļinājuma laikā viņi mēģina apskatīt visu darbu tirgu, kas notiek. Varbūt nevajadzēs braukt atkal uz Angliju, jo Latvijā jau pietiekami daudz darba iespējas ir. Un te arī te ir dažādi stāsti. Viens no tiem ir puisis ar meiteni, kuri atbraukuši no Anglijas un saka, ka visticamāk, ka tagad pēdējo reizi aizbrauks, izspiedīs pēdējo sulu no Anglijas, un tad dosies atpakaļ, jo darbs uz katra stūra var nopelnīt no 700 līdz 1000 eiro mierīgi. Ja dzīvoklis maksā 300 eiro, tad arī nav nekāda problēma. Izskatās, ka dzīvošanai šie apstākļi ir ļoti, ļoti uzlabojušies. Jums ir kāds pazīstamais, kas ir aizbraucis, strādā šobrīd Īrijā, Anglijā, kaut kur šajās te valstīs, un kuriem arī ir kaut kāda attieksme par to, kā Latvijā šobrīd ir darbi? Manuprāt, patiesībā tie, kas ir aizbraukuši, teiksim, kuri, manuprāt, jebkurš cilvēks, kurš tiešām vēlās strādāt un patiesībā vēlās nopelnīt un ir ar pietiekamu labu pašapziņu, varētu atrast darbu gan šeit, gan tur. Un es nedomāju, ka tā ir pa lielam problēma, jo es zinu, ka šeit var atrast darbu, par kuru maksā. Attiecīgi, teiksim, tur, ja viņš nevar atrast, tad ir problēmas tiešām vai pašapziņu, vai tiešām varbūt arī tieši tādā sfērā, kurā viņš tieši konkrēti strādā, šeit maksā maz un kaut kur citur viņš var nopelnīt labāk. Es daudz esmu saskāries ar tiem, kas dzīvo tādā Anglijā un Īrijā un atbraucot šeit, viņi visu laiku redz šeit šo vidi kā agresīvu un kā es laikam meklē, par ko šeit, ko kritizēt, par ko piekasīties, kas šeit nav labi, un patiesībā pat necenšas pieiet ar kaut kādu pozitīvu domāšanu. Un tad es esmu ieteicis, ka varbūt atbrauciet šeit, ja jūs vēlaties tur dzīvot, tad dzīvojiet, un ļoti labi jūs varat nopelnīt, bet atbrauciet šeit un varbūt skatāties un meklēt, par ko jūs šeit varat lepoties, un tieši, par ko jūs esat lepni tieši šajā valstī, no kurienes jūs esat tā kā nākuši, jo patiesībā Latvijai ir ļoti daudz lietas, par ko mēs varam lepoties tur. Tad tu varētu teikt drīzāk, ka šis uzstādījums ir ļoti daudz nopelnīt, un ja nevar tik daudz nopelnīt, tad viss ir slikti, un attiecīgi uzreiz valstī arī. Tad tāda pieredze tu esi novērojis, jā? Es domāju, ka cilvēkam, kurš ir pārliecināts par sevi savā profesionālā ziņā, un kurš ir labs speciālists, viņš var nopelnīt jebkurā valstī. Pieļauj, ka ir valstis, kurās par to maksā mazdrusciņ labāk, un viņš varētu, piemēram, varbūt dēļ tā dzīvot tur, bet tas ir atkal pēc vērtībām paša. Tāda interesanta tēze, nevis valsts vainīga, bet iespējams pats cilvēks pats varbūt nezinu, ko viņš īsti vēlās, vai arī nav. Valsts arī ir vainīga savā. Valsts ir vainīga daudzējādā ziņā patiesībā, bet es domāju, ka mēs jau paši valsts iedzīvotāji arī palīdzam šai situācijai un nepalīdzam šai valstī tā kā nostāties uz kājām. Ines, tu iepriekš arī sāki minēt, ka tavprāt laukos jau ir vajadzīgs šīs darba rokas. Kā tev šķiet, vai varētu tikt vērot tendenci nākamo gadu laikā, ka latvieši tiešām varētu atgriezties, varētu sākt strādāt Latvijā un teiksim, savu dzīvi tomēr nostiprināt šeit? Es ikdienā nereti kā veidiskā astroloģija konsultēju cilvēkus caur Skype no Anglijas vai Īrijas, un bieži vien viņa jautājums ir par to, kurā brīdī būs pienācis laiks, kad varēs atgriezties mājās. Un tas brīdis bieži vien pienāk viņiem tajā mirklī, kad fiziskās robežas ir iztērētas. Viņi ir daudz enerģijas atdevuši, un viņiem sākās veselības problēmas. Viņi vairs nav spējīgi tādā režīmā un tādā pilnvērtīgumā strādāt tur, kā viņi to darījuši ir kādu laiku. Un viņi sāk domāt par to, kas ir viņu ilgtspēja un kas ir tās vērtības, kas viņus tur, jo tie dzīves apstākļi arī nevienmēr ir tādi, kā viņi bija sapņojuši. Un līdz ar ko viņi nonāk kaut kādā punktā, kad viņi sāk pārdomāt, kas ir tas, kas viņus pietur tur, vai kas varētu būt tas, kas viņus aicinātu šeit atpakaļ.
No astroloģijas ir kāds laiks, piemēram, tu esi novērojis kādu laiku, kurš izskatās, teiksim, veiksmīgāks, atgriezties, vai varbūt pagaidām vēl nē, vai to arī var noteikt no astroloģijas viedokļa? To var skatīties, bet tas ir jāvērtē no katra cilvēka individuālās karmas. Teiksim, no katra cilvēka dzimšanas datiem mēs varam redzēt, kurā brīdī kaut kādi periodi piestartē enerģijas, kas ļauj cilvēkam pārcelties uz dzīvošanu citur, vai arī realizēt sevi kaut kādā citā plāksnē, vai kaut kādu jaunu pavērsienu dzīvē atvērt. Līdz ar ko tas ir ļoti saistīts ar katra cilvēka individuālo karti, un to ļoti var savilkt kopā arī ar tās valsts karti, kur viņš šobrīd atrodas, vai uz kurien viņš dodās. Aha, tad to varētu arī varētu tā tulkot, ka principā cilvēkam karma jau bija paredzējusi doties uz to valstu kaut ko iemācīties vai kaut kādā veidā kaut kā attīrīt savu karmu vai kaut kā tā? Cilvēka karma nosaka to, vai pārceļoties pa visam viņam veiksies labāk vai gluži otrādi nē. Jo ir cilvēki, kam pārcelšanās ir vēlama, jo tur viņi vēl labāk realizēt sevi. Un ir cilvēki, kuriem pārcelšanās kā reiz var tikai sarežģīt situāciju, un viņi nonāk tādā lielākā apjukumā un nesaprašanā par to, kas ir tas, kādēļ viņi tur ir devušies. Un kad viņi jūt, ka viņi zaudē vairāk nekā viņi iegūst, lai arī, teiksim, finansiāli varbūt viņi ir labāk situēti uz kādu brīdi. Bet tad tu teiktu, teiksim, tie cilvēki, kurus tu konsultē, tad viņi visi vēlas atgriezties Latvijā, vai lielākā daļa tomēr tā tendence tāda vērojama, ka viņi gribētu Latvijā? Tur ir jautājums ne tikai vai pārbraukt uz Latviju, bet vai arī tur uz vietas esošajā vietā pārcelties uz citu darba vietu vai uz citu pilsētu pārbraukt. Tur arī tādi, tā kā pārvietošanās jautājumi iekšienē ir. Mēs iepriekš runājām arī par šiem te bēgļiem, bet principā latvieši kaut kā līdzīgi arī. Viņiem ir tādas savas komunas, vai ne? Viņi tomēr dzīvo, viņiem nav sajūta, ka viņi ir svešumā, piemēram, Anglijā vai Īrijā, jo viņi jau tomēr vairāk vai mazāk ir tādā savā, bariņā kopā. Vai tas arī ir novērots, vai esat dzirdējuši par to? Tas ir arī saistīts ar to, ka ne visi aizbrauc ar brīvu angļu valodu un tādu saprašanu par to, kāda tur ir sistēma, kādas tur ir pie kā jāiet, pie kā jāpiesakās, caur ko var kaut ko dabūt. Līdz ar ko viņiem tas ļoti palīdz, tas tīkls, kad viņi uzreiz jau aizbrauc un jau tiek pieņemti un jau tā kā... Es 2 gadus nodzīvoju Amsterdamā, atgriežos, un bija tā, ka man tajā laikā gan patiesībā bija ļoti maz latviešu Nīderlandē. Tas bija pirms 10 gadiem. Oficiāli bija 50 latvieši pa visu Nīderlandu, 16 miljoniem iedzīvotāji. Un varbūt neoficiāli vēl bija kādi 50, kopumā 100 latvieši pa visu Nīderlandi. Tas tagad šķiet tik maz skaidrs, tagad noteikti ir. Tagad ir daudz lielāks, jo toreiz nebija, toreiz bija problēmas, lai dabūtu darba atļaujas un tā tālāk. Bet tajā laikā bija 50. Vai Latvijas vēstniecības Nīderlandē ieskaitīs studentus, es nezinu. Varbūt studenti gāja ārpus, bet katrā gadījumā skaits bija ļoti minimāls. Bet es satiku pāris latviešus. Un man bija interesanti, ka man kaut kā nevedās ar latviešiem tā kā ļoti draudzēties tur. Un es draudzējos ar cilvēkiem no Maskavas, no Krievijas. Un, kur pārsvarā visi bija arī radoši cilvēki, tur režisori, vai tur pārsvarā visi no kino jomas. Protams, kad un tajā pašā laikā es strādāju ļoti holandiskā, vidē. Es biju vienīgais ārzemnieks, pārējie visi bija vietējie, mani kolēģi. Bet ja es tiešām vēlējos parunāties no sirds, tā, ka man nevajag izstāstīt visu stāstu vai visu izskaidrot sīkumos, tad es varēju vērsties tieši pie tā drauga, kurš no Maskavas, un man atlika vienkārši ievirzīt tēmu, kā es jūtos tajā mirklī, ka viņam bija viss skaidrs. Jo tomēr, laikam, tā kultūras bāze un viss, kā mēs esam auguši, lai arī cik mēs esam atšķirīgi mentalitātēs, tajā pašā laikā arī ļoti tuvu arī. Tā kā, protams, ka vieglāk parunāt, jo, tādā Rietuma Eiropā viņi daudz ko, viņi jau nezina to mūsu uzbūvi, kā mēs vispār spriežam, domājam un kā... Jā, skaidrs, tādā ziņā līdzīgi domājoši arī savā starpā, neatkarīgi no tautības arī mēdz tomēr sadraudzēties, un tur tāds problēmas nav. Laura, pirms reklāmas pauzes arī tev jautājums, vai tev ir kāds, varbūt, pazīstams, kuram arī ir šāda problēma, un vispār kā tev šķiet, vai varētu vērot tendenci ar laiku, ka latvieši atgriežas mājās? Es domāju, vienmēr, kad uzlabojās pašā valstī ekonomiskā situācija, es nedomāju, ka varbūt tāda, mana māsa, kur jau gandrīz 15 gadus dzīvo Īrijā, tur jau ģimene,
diez vai atgriezīsies, bet tādi, kas jaunāki cilvēki, kas tur 2-3 gadus padzīvojuši, tie noteikti, es domāju, ka ja uzlabojās situācija adekvāti Latvijā ir, kad atgriezīsies daudz. Galvenais, lai nebrauc tik daudz vairs projām. Tad interesanti lieta, ko teica arī, ka tie cilvēki, kas jau senāk ir, tie, kuriem ģimenes jau tur nostabilizējušies, tie visticamāk nebūs tie, kas atgriezīsies, ja? Es domāju, ka nē. Tā ir vesela jau dzīve, 15 gadi bērni skolās visā. Mans brālis arī dzīvo 10 gadus Anglijā patiesībā, bet viņš visu laiku tā kā sapņo atgriezties. Jā, tā sapņo, bet... Pabeigsim šo tēmu pēc reklāmas pauzes. Mēs tagad 4 minūtītes izējām nelielā reklāmas pauzē. Parunāsim vēl nedaudz arī par ārzemju latviešiem, kuri varētu būt tie, kas atgrieztos un kuri visticamāk jau vairs neatgriezīsies. Tas viss jau pēc reklāmas pauzes. Un raidījums Preses klubs atgriežas no reklāmas pauzes. 17:30 esam pusē tieši un varam turpināt mūsu tēmas, bet pirms, ja nu kāds šobrīd ir pieslēdzies un nezina, kas pie mums šodien ciemās, tad atgādināsim veids kā astroloģi Ines Davidsone, frizieris Pēris Bogomazovs un aktieris Lauris Subatnieks. Palikām pie tēmas par to, ka latvieši, kur ir aizbraukuši uz ārzemēm, pelnīt naudu, tagad vasarā dodās atvaļinājumā un brauc atpakaļ uz Latviju un pie reizes arī skatās Latvijas tirgu. Un palikām pie tā, ka visticamāk tas atkarīgs ir no tā, vai cilvēks ir jau daudz gadus un viņam jau ģimene ir šajā valstī nodibināta, vai arī pāris gadus, un visticamāk šie varētu būt tie, kuri atgrieztos pavisam Latvijā. Laura, sāk stāstīt, ka tev māsa dzīvo jau vairākus gadus, un visticamāk, un tev šķiet, ka visticamāk neatgriezīsies Latvijā. Kāpēc? 15 gadi tik ilgs laika posms ir, ka tā jau iesakņojās lēnām. Bet, teiksim, interese par to, kas notiek Latvijā, viņai vēl ir, vai tomēr viņa pilnībā sev uztver jau kā īrijas pilsoni? Nē, ir viņai interese, viņa tā tur roku uz pulsu un pārzina kādu situāciju, bet pārcelties atpakaļ tas būtu... Viņa runā īriski? Te jau vietējā valodā īru, nē. Tas angliski. Bet Lauri, kā ir ar aktieriem, latviešu aktieriem ārzemēs, vai viņi domā atgriezties Latvijā? Kur ir aizbraukuši? Kur ir aizbraukuši? Greizija Kalnī ir atgriezusies, jā, viņi bija. Nu jā, tas... Jā. Fomins? Fomins, kur viņš bija? Nedzirdu, ko man saka šobrīd ausiņā, bet labi, mēs esam tālāk priekš. Tu arī minēji, ka tev brālis arī dzīvo Anglijā, un tu arī saka, ka nebrauks atpakaļ. Viņš ļoti grib, bet viņam pat ir, viņš pat pirms gadiem kaut kādiem 7 vai 6 nopirka māju, tā kā tur Dobalē. 10 gadus projām ir kopā. 10 gadus projām, jā. Nu, vēl pēc 4 gadiem likās, ka varēs atgriezties, nopirks. Nu, viņš vēl joprojām, tā kā viņš vēl joprojām, un viņam tā patiesībā tā alga, kuru viņš tā kā vēlās saņemt, nemaz nebija tik neticami liela, teiksim, ko viņš varētu gribēt šeit. Bet, jā, kaut kā tāda, tas tiešām ir tādā kaut kādā sarunu līmenī un kaut kā tādu ilūziju, kurā viņam patīk varbūt dzīvot, ka viņš kādreiz atgriezīsies, bet ir ļoti ērti tā, kā ir, jo darbs ir un viņam nav ne par ko jāuztraucās un viņam diezgan paliela māja, un ja tur kaut kā, tad viņš pēkšņi izīrē kādas istabas, tur vēl kādiem citiem latviešiem, un tā viņš arī dzīvo. Un vienkārši viņam tas būtu liels neērtības, un arī tagad savos 47 gados pārvākties uz Latviju, tagad no jauna visu uzsākt, un tas noteikti ir grūti vienkārši. Bet tad galvenais arguments, kāpēc it kā uz Latviju tomēr nē, tas ir tas darba jautājums. Un tas galvenais ieraduma jautājums, jo vienkārši jebkurā gadījumā, ja mēs pārceļamies uz citu valsti, ja mēs arī aizsim tur, mums atkal no jauna kaut kas ir jāizcīna. Un viņam pēc tik ilga gadu protbūtnes noteikti arī būtu kaut kas jāiegulda vai jāsaspringst uz kaut vai uz 4 mēnešiem, kamēr viņš varētu atkal šeit atsākt strādāt. Bet tur viņam skaidrs, ka tie 4 mēneši būs ļoti droši un viņam nav absolūti jāuztraucas ne par ko.
Bet piekritīsiet, ka tas ir kaut kādā ziņā tas, ko Ines arī teica, tie, kuriem ievirzās tā iedzīve ļoti tādā labā gultnē ar cilvēkiem, kas tur jau dzīvo, respektīvi ar īriešiem vai ar angliešiem, viņiem kaut kā izveidojās draugu pulks, ģimene izveidojās, viņi būs tie, kas visticamāk neatbrauks, un tie, kuriem grūtāk būs integrēties tajā kultūrā, tie visticamāk vēlēsies braukt atpakaļ uz Latviju vai meklēs vēl tālāk kādu galamērķi. Ines, kā tev šķiet? Par radiniekiem runājot, man māsa dzīvo Siguldā, un viņa arī neplāno atgriezties Rīgā dzīvot, jo viņai ļoti patīk Siguldā dzīvot. Nu, tas arī ir, principā, ārzemes gluži nav, bet tomēr tas ir citādāk nekā Rīgā. Tieši tas pats, jā. Bet kā tev šķiet, tas ir arī tieši tas pats, ko mēs runājām, jā? Tātad tie, kuriem ir vieglāk integrēties tajā vidē, tie arī visticamāk viņiem būs grūtāk atgriezties, kaut gan varbūt gribās, un tie, kur... Dzīve mainās un noteiktos brīžos kaut kāda jauna pavērsiena, un tā vienmēr var būt precēšanās, šķiršanās, bērnu piedzimšana, darba zaudēšana, veselības problēmas, kas to plānu var arī mainīt. Un tāpēc tā cilvēku elastība un spēja tā kā pieņemt dzīves pārmaiņas un kaut kādas jaunas izaicinājumus ir tā, kas nosaka, vai cilvēks mentāli un emocionāli ir gatavs attīstīties un izaugt, vai viņš vienkārši tā kā liecās un vai arī salūst pie kaut kādām situācijām, kas nav bijušas paredzētas. Tad tu saki, ka tas ir tā individuāli, bet kaut kāda tendence tomēr ir vērojama. Tā kā iepriekš Lauris teica, ka jo ekonomiskā labklājība, teiksim, tā augs, jo tad tā tendence būs vērojama, ka tomēr atgriezīsies lielākā daļa. Tas viss ir par sabiedrisko domu. Kādu šo sabiedrisko domu mūsos arī ieviesīs. Mēs jau nezinām to cilvēku īsti tās domas. Mēs jau sekojam tam, kādu mums šo domu tā kā ievada mēdīju un visu publiskā vide. Un tai līdzi mēs arī tā kā pieliekam savas domas. Ļoti interesanti tēze arī par to, ka tomēr mēdī ieliek diezgan daudz domas sabiedrības prātos, un arī nākamais, par ko jau tiek diskutēts ilgi, daudz, ir Krievija, Krievijas karaspēks, un šobrīd viena no aktuālajām, bet jau patiesībā ilgu laiku, kā Krievija ilgstoši palielinājusi karaspēku pie Baltijas robežām, gan pie Polijas, gan pie Baltijas valstīm, arī pie Ziemeļvalstīm. Jūs lasat vispār ziņas šobrīd par to, kas notiek ar ārpolitiku tieši ar Krievijas karaspēku, vai mēs esam apdraudēti, vai mums draud briesmas, vai esat domājis par to, ko darīt X stundā, vai šādas domas jūsu galvās arī ir, un vai mediji arī ir tikuši līdz jums, Pēr? Es daudz esmu domājis, jo... Kādu laiku, vēl pirms kādiem aptuveni, pirms gada vai pusotru, es mazliet biju sabijies par to situāciju un tiešām valdīja tāds nemieris. Šobrīd man ir pašam iekšēji miers. Par karaspēkiem pie Baltijas robežas, jā, viņi jau tur ir kādu laiku, manuprāt, un kaut ko tur demonstrē, bet tai pašā laikā, teiksim, esmu sarunājies arī ar saviem Latvijas Krievu draugiem, un kuri absolūti, teiksim, man arī pat tādi pazīstam, kuri atbalsta, teiksim, tur Putinu, bet tai pašā laikā brīvi runā latviski, un arī tādi, kuri pat ir balsojuši par brīvu Latviju, un es līdz galam arī tā neesmu sapratis, teiksim, viņu to domāšanas veidu, kurā mirkli, kurā mirkli viņiem mainījās šīs domāšanas veids, un kurā mirkli viņi pēkšņi vairs nebija Latvijai, teiksim, tur atbalstoši, un kur tā kā iepatikās vairāk Putins, un es to neesmu sapratis. Es nesaprotu, kāpēc, piemēram, ja viņš brīvi runā latviski, un viņam ir Latvijas pilsonība, un viņš saka, ka viņš nevēlās maksāt Latvijai nodokļus, viņa uzskats, ka Amerika mūs ir okupējusi. To es vispār nesaprotu, un tas izrādās, ka Krieviem vispār šķiet, viņi tā arī runā. Tā arī Krievijas propaganda. Jā, kad Amerika mūs ir okupējusi tieši, un es arī nesaprotu tieši to loģiku tanī visā. Tur NATO ir ievest nolikuši savus karaspēkus, Krievi nolikuši savus karaspēkus, piemēram, Latviju nolikuši, bet kur vēl? Man patiesībā tur trūkst kaut kādas. Es arī ļoti maz zinu, es domāju, ka mēs visi ļoti maz zinām, kas patiesībā notiek, kādas tās viņas ir tās starptautiskās attiecības visiem vienam ar otru, bet, lai jau tur šie tie lielie vīri valdība tiek galā ar to visu, es vairāk satraucos par tieši tiem Latvijas krieviem, kuri pat ir pilsoņi un kuri domā, ka viņiem nav jāmaksā
Latvijai nodoklis, lai gan šī persona teica, ka viņš pat ir padzīvojis Krievijā, viņam tur nepatika. Lūk. Un viņš atbrauc atpakaļ, bet viņš tāpat negrib maksāt Latvijai nodoklis, jo ir kaut kas tur. Jā, jo dzīvot, jo viņi Krievijā īsti nevēlās, tikai viņi tā kā atbalsta Krieviju no Latvijas. Laura, kā tev šķiet, vai tu lasi šīs ziņas un cik apdraudēts tu varbūt jūties izlasot, ka jau no 12. gada palielinājuši kavalērijas tieši pie Baltijas valstu robežām? Es līdzīgi kā Pērsu, kad sākās viss ar to Ukrainu un Krīmu, tad bija vairāk tāds satraukums, tagad jau tā pārgājis tāda mazliet tāda ikdienas ziņas, un es jau vairs tik neiedziļinos, es tā virsrakstu izlasu tikai. Tāda demonstrēšanās notiek vienam ar otru NATO ar Krieviju tādu spēku. It kā neko, bet izklepojos. Klepojā. Es nevaru parunāt, ka viens klepo. Tāpat dzerties ūdeni varbūt? Ar ūdeni tieši arī. Katrā ziņā tad šīs ziņas jau liekas, kā tāda pierasta lieta redzēt pirmajās lapās, un cilvēks īsti jau vairs nesaprot, vai tagad ir vērts vēl uztraukties. Kad ilgstoši ir tāda kā briesmu signāls, tu pierodi jau, tu jau sāc aprast tā, varbūt arī vairs tik ļoti neticēt, ka ir iespējami tāda x stundu, bet pirms otrā pasaules kara arī neticēja neviens. Arī, jā, Ines, tu arī sako līdz šīm ziņām, kā tev šķiet, vai tā tas varētu arī notikt, ka kaut kāda x stundu varētu pienākt? Es viņām pārēju pāri, bet es īsti tā nenostājos nevienā no pusēm, jo es neiedziļinos tajā jautājumā tik smagi, lai katras puses tā kā viedokli spētu dziļi analizēt un tā kā izprast un to savu viedokli pielīdzināt kādam. Līdz ar ko es arī tīri eju pāri, skatos, kas jauns, kurš tā kā pārgrupējies, kurš tur kaut ko tā kā piepircis klāt, kuram tur labi iet, kuram tur sliktāk, bet tā tīri personīgi es arī godīgi esmu ģimenē pārunājuši šo jautājumu, bet tā tīri reāli, protams, tā situācija var būt pavisam savādāka nekā mums šķiet, kad mēs varam paredzēt. Bet man ir jautājums, teiksim, tev, vai tu kā astroloģiski skatījusies, piemēram, tieši šīs valsts, piemēram, un arī Krievijas? Šis arī viens jautājums par drošību, vai ir iespējams vispār no astroloģijas viedokļa arī apskatīties, tomēr kā Latvijas kartē? Es domāju, ka noteikti var, bet, Tā ir taisnība, jā, katras valsts kartē ir redzami šie drošības un varas aspekti, un tas, cik tā vara ir droša un cik viņi ir iespējams pakļaut, un kur ir tie brīži, kad tā pieeja šīs valsts tā kā ieņemšanai ir tāda brīvāka. Bet es konkrēti neesmu tā kā valsts pētniece, tāpēc arī tas nav tāds mans interešu loks, kur es būtu analizējusi. Bet personīgi nav bijis interesi, tādī baiļu stundās, ka liekas viss tagad iebruks Krieviju. Tur redzēt arī ļoti ir tā individuālā karma ir saistīta, jo, kā mēs zinām, tā kā vienam pašai garām, otrs pieliecās, trešais vienkārši neko negribēja un tāpat dabūja, tāpēc tur ir ļoti jāskatās arī, kāds katram ir tas ceļš uz priekšu un cik ļoti katru personīgi tas ietekmēs un kādā sfērā tas ietekmēs, jo, teiksim, vienam tur varbūt kaut kādas rokas kājas zaudēšana ir pasaules gals, un citam atkal kaut kādas mentālas satricinājumi ir vēl postošāki ilgtermiņā nekā kaut kāda reāla zaudējuma. Un var arī būt tā, ka blakus sētā karš un tev ir karš, bet tev viss ir kārtībā, un patiesībā tu no tā īpaši necieti, lai gan valstī karš un bats. Tā mums īstenībā šobrīd visu laiku notiek, kad kaut kur reāli kaut kas notiek, bet mēs dzīvojam tālāk, un katru rītu pamostamies un domājam, ka ēdīsim brokastīs. Jā, te arī minēts, piemēram, tāda nopietna ziņa, ka ministrija uzsver, ka Krievijas militārās mācības pēdējā gada laikā tikuši vairāk kārt izspēlēt uzbrukumu scenāriju. Teiksim, viņi uzraksta, tas uzreiz liecina, tad viņi trenējās, viņi tā kā izveido šo scenāriju, kā varētu uzbrukt. Cilvēks parastais izlasa un domā, ja jau viņš trenējās, tācīm redzot, kaut kad arī nāk šī galējā varbūt pirmizrāde, kad viņi pēc mēģinājumiem... Es bērnībā spēlēju kariņos, tā kā... Visi mēs spēlējam. Visi spēlējam kariņos, ja mēs ik pa laikam patrenējāmies, kā tas būs. Šis arī jautājums, vai vajag, teiksim, biedēt un uztraukt to sabiedrību, vai neteikt neko? Kāpēc arī uztraukties? Vienkārši, ja tās ir kara apmācības, tad viņām visu laiku šādi treniņi, kas būs jādara, kad ies uzbrukumā. Es domāju, tā vispār ir viņiem ikdiena, ko tad viņi tur guļutanīs kazarmās un tīra pistoles vienkārši. Trenējās un izspēlē lomu spēles. Paturpinot šo pašu tēmu, es jau stāstīju, ka Baltijas valsts,
Polija, Ziemeļvalsts ir tās, kur teorētiski pie šīm robežām ir izveidota pastiprināta armija, 50% vairāk nekā pirms tam, jau no 12. gada, tas nozīmē, jau 3 gadus lēnā garā viņi tur tā, mēģina. Lūk, un poļi pēc Ukrainas notikumiem masveidā privāti trenējās karam. Tagad ir tāds bums Polijā, visi jaunieši privāti dodās un teiksim, par patriotismu iestājās un ir gatavi šajā X stundā mēģināt arī tad aizstāvēt, nevis braukt prom. Latvijā patiesībā ļoti daudz saka, viņiem viedoklis ir, ka mauktu prom kaut kur, paņemt lidmašīnas biļetes un ar visu ģimeni braukt prom. Dāvids stāstīja, ka viņa visa ģimene staigā ar pasēm rokās un jau sarunājuši, kur viņi satiksies ārzemēs, ja nu gadījumā kaut kas notiks. Poļi savukārt izdomājuši, ka ja nu gadījumā nāks, tas acīm redzot nozīmē, ka viņi diezgan reāli uzskata šos te draudus. Ir jau arī jautājums, cik Polijā ir iedzīvotāji. Nu jā, tā es gribēju teikt, tā ir cita mentalitāte. Viņa ir tāda lielvalsts ir bijusi ar visādiem kņaziem un Nē, es domāju, tīri skaitliski vienkārši. Ja mēs domājam, cik militāri domājoši Latvijā uz 2 miljoniem iedzīvotāji, ja? Un cik Polijā iedzīvotāji miljoni, es domāju, ļoti daudz vienkārši. Es pieļauju, ka procentuāli ir daudz vairāk militāri domājuši vienkārši cilvēki, kuri varētu karot, un šis skaits īpatsvars noteikti varētu ieņemt daudz lielāku procentu, kas gribētu, jo, es personīgi pats par sevi domāju, ka tieši es esmu domājis, ko es varētu darīt, piemēram, karā. Tieši ko. Laikam ar matu griešanu, man liekas, ka būtu pa maz. Es nevarēšu palīdzēt. Jā. Kaut gan. It kā vajadzīga lieta. Jā. Laura, kā tev šķiet? Es domāju, ja sāktos karš, kad nesā tur pases, mūsdienās tas tik ātri notika, ka tu nekur nepaspētu aizbēgt. Ne ar lidmašīnu, nekur tas. Es droši vien mēģinātu nogādāt kaut kur vismaz ģimeni. Pats jau, tev redzētu. Jā, jo interesanti, te jau tāda iezīmēs tāda interesanta lieta, ka viens ir tas, ka viņi trenējās, otrs, ka viņiem ir ļoti tā patriotisma vērtība ielikta. Teiksim, jūs esat novērojuši, ka Latvijā, tīri tā, varbūt kāda tāda iekšējā sajūta, ka Latvijā šis patriotisms tieši jauniešos arī ir tik ļoti liels. Vai kā jūs domājat, Ines, kā tev šķiet? Es izdomāju, ka varētu tādu jaunu virzienu kara instruktors. Tas ir tādā... Individuāls konsultācijas kara instruktors. Teiksim, kā salikt pirmo vajadzības, tā kā uz dzemdībām dodoties līdz Somijā, jāsliek šeit arī viss, kas ir jāsapako iekšā. Tāpēc jau klejo kaut kādu tādu pa internetu. Jā, būs bukletiņi, kur arī katram Latvijas iedzīvotājiem būs pamācība, ko un kā darīt. Bet te arī viedokļi par to, ka teiksim tā, cilvēkiem nevajag ar to nodarboties, nevajag šīs te obligātās apmācības, ka tiks galā profesionāļi un armija. Kā jums šķiet, mums tā armija ir pietiekami liela, lai viņi tiešām varētu, jo izskan arī dažādi, ka Krievi varētu 2 stundās paņemt un šo Latviju ieņemt. Vai vajadzētu parastos cilvēkus, pieņemsim, jebkuru? Instruktāžu kādu jau. Jā, bet trenēties? Teiksim, brīvdienās pēc darba, sestdienās, svētdienās, teiksim, doties trenēt. Cilvēkiem. Pašaudīt. Jā. Atmaskās paskaidīt. Ko nozīmē trenēšanās? Fiziskā sagatavotība ir katra cilvēka personīga atbildība pret savu ķermeni, jo ķermenis ir dots dzīvē lietošanai. Un tas, cik mēs esam spēcīgi uzkāpt augšā pa trepēm 5. stāvā, vai tas, kā mēs varam iepirkuma maisiņus aiznest, vai tādas lietas, kas mums ir vienkārši ikdienišķi priekš sevis obligātas. Un tā ir mūsu atbildība, lai mēs esam fiziskā stāvoklī tādā, kad mēs varam arī noskriet kaut kādus pāris kilometrus, kad mēs varam arī paņemt bērnus pleciem un ar viņu skriet. Un ja kādam ir kaut kāda ievainojuma, ka mēs arī viņam varam palīdzēt. Līdz ar ko tāda sagatavošanās tā ir jau lielā mērā katra cilvēka atbildība pašam pret sevi. Ja nemaldos, Šveicē bija tā, ka katrs Šveices iedzīvotājs ir arī karavīrs, viņiem visiem stāv ieroči, nepieciešamības gadījumā pilnīgi visi, kas tur dzīvo, tā kā var doties šajā karā. Jādzirdējuši kaut ko tādu? Nē, es nebiju. Tagad katram latvietim, katram latviešu vīrietim iespējams mājās sejā stāvēt ierocis, un viņš varētu doties nepieciešamības gadījumā. Labāk ne. Zinot, piemēram, arī, kā strādā mūsu psihiatriskā slimnīca un cik daudz trakie staigā pa ielām, es domāju, ka es baigi baidos. To labāk, tas tāds nepārbaudīts, iespējams, nevarētu tā nokontrolēt tos latviešus. Nē, ja, protams, viss trakos ielikt tur, tad varētu vēl tur tā kā... Pašaudīties. Varētu pašaudīties. Mēs ļoti strauji ejam uz beigām, tāpēc mums jāpaņem obligāti viena ļoti svarīga ziņa, proti pagājušās vakardienas Grieķijas referendums, kurā 61%
21%, nedaudz vairāk Grieķi nobalsoja pret vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem. Nu, tēma diezgan sarežģīta, ļoti daudzi, nu, tā arī izskrien cauri Grieķijā referendums, kaut ko aizņēmušies, kaut ko neatdod, prasa vēl, nevar saprast, gribiet ārā. Vai jūs sekojāt līdzi vakardien tam, kas notika Grieķijā? Es sekoju. Es ceru, ka tas tiešām, tur jau arī nav īsti noargumentēts. Tur tieši kas ir jā un kas ir nē, un tieši par jā un nē. Es ļoti ceru, ka tā ir tikai tāda skaļa politiska reklāmas kampaņa tieši pašā Grieķijā, bet, nu, ja domājam par tādām lielām vērtībām, tad es īsti nesaprotu, kā tas varētu iziet cauri, kad viņi tagad to naudu neatdod vai atdod kaut kādu nu, vienkārši man šis scenārijs nav saprotams, vienkārši kā to varētu. Un ja viņi arī, piemēram, izstājās no Eiropas Savienības... No Eirozonas. No Eirozonas, teiksim, un viņiem tad nebūs jādod to naudu. Tā nauda diezgan liela. 350 miljardi. Un iedomājies, viņi ir aizņēmušies, un viņi tagad saka, ne, mēs neatdosim. Es īsti nesaprotu. Jo, ja es aizņemos, man ir pāris parādi, ko es neesmu atdevis arī, jā, teiksim, absolūti netik liela kā tie, bet man viņi sēž visu laiku, ka man zina, ka man ir jādod tam cilvēkam. Viņiem droši vien sēž un? Bet viņa ieņem šo te pozīciju. Es nedomāju, ka Grieķijas pilsoniem sēž kaut kas, ko aizņēmusies ir valstis. Nē, protams, viņi uztver personiski neuztur. Nē. Nu, tad tāda interesanti arī bija tāds interesants citāts, Vaiders kundze minēja, ka nu jā, ka paši viņi sevi tagad ir iedzinuši smagā strupceļā, turklāt tagad ar pārliecību varot sacīt, ka pašreizējā Grieķijas valdība ir pilnīgi katastrofa arī Grieķijas tautai. Ka šis te Jānis Varufakis, kurš paziņojas par atkāpšanos no amata pēkšņi. Viņš bija tas, kurš bija finanšu ministrs, viņš visu šo lielo putru tagad ir savārījis, tagad visi ir nobalsojuši un viņš aiziet no amata. Nu, viņam arī uzvārds patiesībā. Varu. Jā. Nu jā, bet ja mēs tā neiedziļinamies tajā visā tādā specifiskajā, kāpēc, kas un kā, vienkārši cilvēks no malas, vīrietis vīrietim, vai vienalga cilvēkam aizdot naudu, un otrs cilvēks tagad pasaka, labi, tu man aizdos, tad tagad neatdošu. Kā vispār Eiropai vai Latvijai būtu jāraugās uz kaut kādu šādu? Varbūt viņas vajadzētu izstumt ārā tiešām no Eiropas, Eirozonas, Eiropas Savienības. Viņa nav Eiropas Savienībā, laikam. Nē, ir Eiropas Savienībā. Protams, lūk, jā, varbūt nevarētu būt Eirozonā. Kancelēt, bet jautājums, tad viņi tiešām tad naudu neatdod, vai kā? Es kaut kā ceru, ka tas ir kaut kāds populisms. Man kaut kā gribas domāt, ka tas viss ir populisms patiesībā. Tas savādāk, es nevaru iedomāties, kā tas, Laura, kā tev šķiet? Nezinu, man Visi finansi, ekonomiski nesaprot, kas būs, kā gaida, tirgus gaida, kas sekos, ko izdarīs. Precedents tāds nebijis. Kā turpmāk rīkoties, tikpat ar nākamās pateiks Spānija, klausieties, jūs viņam atlaidāt parādu, mēs arī nemaksāsim. Kāpēc? Es arī nesaprotu, piemēram, novērst, teiksim, valdībai savu tautu līdz tādam, ka tu vari izņemt dienā tikai 20 eiro no bankomāta. Bet kas interesanti, vēl joprojām tautai ir ļoti liela uzticība valdībai. Vēl joprojām viņi visi ir par to, ka visi ir baigi labi. Viņiem nešķiet, ka valdība, teiksim, dara kādas nepareizas lietas. Viņiem, tas arī ir ļoti īpatnē. Tas nozīmē, ka arī ar tādiem mēdīju palīdzību, iespējams manipulatīvi mēģina šo sabiedrību kaut kādā veidā spēlēties. Kā Ines tev šķiet? Un es arī nezinu vispār patiesībā kādas problēmas varētu būt Grieķijai, teiksim, jo viņiem raža, man liekas, varbūt 3 reizes gadā varētu būt, ja, un viņiem ir tik brīnišķīgi produkti, ko viņi varētu eksportēt un pelnīt naudu tieši kā valsts. Viņiem viss ir. Bet tu atceries, ka viņiem tur bija tā krīze 11. gadā vai 10. ka tur atklājās, ka, teiksim, Grieķijā tev maksāja piemaksas par to, ka tu laikus ieradies darbā. Normāli. Viņi jau tā ļoti izšķērdīgi. Protams, mēs paņēmām uz beigām tik milzīgu tēmu, un es pieļauju, ka mēs par viņu varētu daudz runāt. Ines, dosim tev pēdējo vārdu. Tu vari vēl nobeigumā varbūt nosecināt secinājumus pateikt par šo tēmu, bet principā tev vārds arī par jūlija mēnesi vispār no astroloģijas viedokļa. Par šo tēmu man tikai gribās piebilst, ka cik interesanti, ka īstenībā viņi ir paņēmuši uz izbrīnu, un visas gudrās un pragmatiskās valsts no vecās Eiropas tagad nezina īsti, ko ar viņiem darīt, un kā ar viņu vienaldzību un vieglu attieksmi pret lietām tā kā rīkoties, un kā viņus paņemt īsti pie dziesmas. Nevar saprast, kuram tas nāks pa kaitējumu galu beigās. Tu redzēsi.
Bet par astroloģiju runājot, jūlija mēnesis ir ļoti interesants ar to, kad mēs pievērsīsimies vizuālajam izskatam un ļoti centīsimies savu godkāri realizēt caur labu formātu, caur labu figūru, caur labu izskatu, caur labu pašsajūtu. Līdz ar ko ļoti mūsu skaistums būs saistīts ar mūsu varaskāri. Un mēs sapratīsim, ka tomēr mūsu ķermenis ir jātrenē, un tomēr tam ir loma arī mūsu personībā un mūsu iespējās. Otra lieta, kas būs ļoti zīmīga jūlija mēnesim, tā būs cilvēku aktivitāte. Bet šī aktivitāte reizēm var robežoties ar tādu agresiju, jo tā enerģija ir tāda ļoti eksplozīva, un viņa var piešķilties kaut kādos mirkļos, un mēs varam kļūt tādi nevisai piesaistīti reālajai situācijai, bet pēkšņi kļūt tādi ļoti savu lepnumu, ego un godkārdi vēloši apmierināts ar kaut kādu savu rīcību. Līdz ar ko kādreiz var būt tā, kad mūsu centieni nav īsti par mērķi domāti, bet mūsu centieni vienkārši mūsu personībai tā kā noglēmo. Tuvākās dienas cilvēki emocijas būs tās, kas ļoti dominēs, un šīs emocijas nāks ar tādu ļoti neprognozējumu, neparedzamu un tādu scenāriju, kad reizēm atnāk sekas bez cēloņiem. Un īsti nevar saprast, kāpēc es tā teicu, par ko es sacepos, ko es tā saraudājos, un tā kā viss īsti ir kārtībā. Līdz ar ko tā emocionālā daļa arī ļoti tā kā iesaistīsies visās pārējās ikdienas aktivitātēs. Un ceturtā lieta, kas ļoti simboliski tieši ir šim mēnesim, ir saistīta ar mūsu prātu, jo prāts mums šomēnes būs ļoti ass, ļoti uz aprēķinu vērsts, ļoti matemātiski domājošs un ļoti tāds tieši iekš tās vides, kas ir visā virtuālajā pasaulē. Tātad, principā, ar karstumu nāk arī temperaments, būs vairāk emocijas, bet arī tad prāts tomēr būs matemātiski. Paldies jums, ka atnācāt, paldies, mums laiks ir aizskrējis vējas pārniem, un jau rītdien 5:00, kā jau ierasts, Preses klubs atkal atgriezīsies jūsu ekrānos.